AX Latvija. Latvijas čempionāts autokrosā 2024. gadā. Šajā sezonā Latvijas čempioni tiks noskaidroti 6 sacensību posmos. Pirmais posms Brenguļos 11. un 12. maijā. Trase, kurā skatītājiem katrs līkums ir ērti pārskatāms no augšas, nepalaižot garām nevienu sportistu cīņu. Otrais posms Pluņģē, Lietuvā 25. un 26. maijā. Latvijas autokrosa sportistiem jauna cīņu arēna. Trešais posms Pilskalnu autotrase pie Jēkabpils 6. un 7. jūlijas. Izcili sagatavota trase ar milzīgiem tramplīniem. Ceturtais posms Vecpils autotrasē 27. un 28. jūlijā, uzreiz pēc pasaules čempionāta rallijā. Visneprognozējamākās sacensības trasē, kura kļūdas nepiedod. Piektais posms Smiltenē, sporta kompleksā Teperis 17. un 18. augustā. Leģendāra trase. Šogad veiktas izmaiņas džokera konfigurācijā. Sestais posms sezonas noslēgums Bauskā Mūsa Reisland 31. augustā un 1. septembrī. Organizatori veikuši lielu darbu pie seguma uzlabošanas. Šeit tiks izcīnīti 2024. gada čempionu tituli. Šī gada automašīnu un bagiju ieskaites. Open – vienas asas vai pilnpiedziņas salona auto ar dzinēju līdz 3 litriem. 1600. Priekšpiedziņas auto ar dzinēju līdz 1,6 litriem. Super 2000. Priekšpiedziņas auto ar dzinēju tilpumu līdz 2 litriem. Tradicionāli viskuplākā klase, kur nereti sīvi jācīnās, lai iekļūtu pat B finālā, jeb labāko 24 braucēju pulkā. Vaz klasika. Aizmugurējā piedziņa, dzinēja tilpums līdz 2 litriem. Šie auto mūsdienās ir ļoti modificēti un sasniedz pat 180 zirgspēku jaudu. Extreme. Aizmugurējās piedziņas bagiju klase ar 600 kubikcentimetru dzinējiem. Ļoti dinamiska klase ar ļoti vienlīdzīgu tehniku. B1600. Pilnpiedziņas bagija ar dzinēja tilpumu līdz 1,6 litriem. Ātrākā klase Latvijas čempionātā autokrosā. Šeit nepieciešamas izcilas prasmes un ļoti vēss prāts, lai spētu cīnīties par uzvaru. B6000. Uz kravas auto bāzes veidoti bagiji ar 6 litru dzinējiem. Sena, unikāla un skatītāju ļoti iecienīta klase Latvijas autokrosā. Jauniešu klases. Junior Extreme. Bagija ar aizmugurējo piedziņu, 600 kubikcentimetru dzinēju un ierobežotu dzinēju vadību, lai samazinātu maksimālo ātrumu. Dalībnieki no 10 līdz 14 gadu vecumam. Mini 160 kubikcentimetru bagija, speciāli veidoti bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam. Un vēl šogad tiks prezentēta jauna 5 līdz 10 gadus vecu bērnu klase XTM mini bagija, kurā bērni varēs sacensties ar vienlīdzīgiem standarta bagijiem ar 200 kubikcentimetru dzinējiem, turklāt motori pirms sacensībām tiks izlozēti. Let's